Skatieties, ekskursija autobuss. Es kādreiz biju aizdomājies jūs aizvest savā ekskursijā pa Vecrīgu. Laižam! Šis ir Melngalvju nams. Starp citu, vai jūs zināt šādu faktu, ka šī ēka tika pilnībā nobombardēta 2. pasaules karā, un tās kopija tika pilnībā atjaunota 1999. gadā? Kā jau tagad redzat, mēs esam ieradušies Latvijas Nacionālajā operā un baletā, un papildus fakti, ka tā tika dibināta 1919. gadā. Šis ir pulvertornis. Viņa nosaukums ir nācis no tā, ka tās galvenais uzdevums bija saglabāt šaujamapulveri un munīciju. Viņš kalpoja, kā jau teicu, glabātava līdz pat 20. gadsimtam. Un vēl viens fakts ir tāds, ka viņa sienas ir līdz pat 3 metru biezas. Šis ir Rīgas domas. Kā jau jūs labi zināt, Doma baznīca. Vai zinājāt tādu faktu, ka šī ir vislielākā baznīca Baltijā? Aiz manīm stāv 3 ēkas, kuras sauc par 3 brāļiem. Zaļais ir visvecākais brālis, dzeltenais ir vidējais brālis, un virsū ir rakstīts, ka tu uztaisīji, un baltais ir visjaunākais brālis. Tagad mēs esam Doma laukumā. Un starp citu, vai zinājāt tādu faktu, ka Doma laukumā tika atrasti 13. gadsimta kuršu apbedījumi? Vai jūs zināt, ka šī ir par ēku? Šī ir mana mīļākā ēka Vecrīgā. Kāpēc? Jo tas ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Es tur esmu pavadījis daudzas stundas. Tagad mēs esam pie Brīvības pieminiekta. Vai zinājāt, ka svarīgākais simbols ir bērns, ko Milda tur savās rokās, nevis zvaigznes? Un visbeidzot mēs esam nonākuši pie Rīgas Svētā Pētera baznīcas. Vai jūs zinājāt, ka Svētā Rīgas Pētera baznīca ir visaugstākā baznīca Vecrīgā, jo tās augstums sasniedz vairāk nekā 123 metru augstumu?